vēlos pastāstīt sapni, kuru es redzēju 5. septembrī 2024. gadā pēc trešdienas dievkalpojuma. Un šajā sapnī pirms piecelšanās es redzēju, pareizāk sakot, es dzirdēju vārdus, kuri skanēja tā: nevajag grēkojot iet uz zemes malu. Un šajā sapnī, kad es izdzirdēju šos vārdus, es zināju, kad runa bija par sapni, par citu sapni, kuru es biju kādus apmēram 5 gadus atpakaļ redzējusi. Un Dievs man sapnī atgādināja šo sapni. Un es jūtu, ka tas viss attiecās arī uz šo dievkalpojumu, trešdienas dievkalpojumu, kurš bija. Un tādēļ es arī vēlos pastāstīt šo sapni, kuru es redzēju 5 gadus atpakaļ. Sapnī es redzēju, ka es esmu savās mājās un sludinu cilvēkiem, bet cilvēki ir nespējīgi dzirdēt to vēsti, kuru es sludinu, jo katrs ir aizņemts ar savām lietām, ar saviem radiem, ar saviem draugiem, viens telefonā ar radiem čato, otrs vēl kaut kam ir piezvanījis, arī saviem draugiem. Sapnī tātad šie cilvēki bija tik aizņemti ar savām lietām, ar radiem, ar draugiem, ar paziņām, ka tie nespēja dzirdēt Dieva vārdu. Viņi visu laiku domāja par savām problēmām un risināja savas problēmas gan pa telefonu, gan runājoties savā starpā. Un tie bija arī aizņemti ar pasaules notikumiem. Viņus interesēja pasaule, tas, kas notiek pasaulē, nevis Dieva vārds, kuru Dievs bija devis, lai es tiem pasludinu. Viņi bija aizņemti paši ar sevi, ar savām kaut kādām lietām. Sapnī manai mājai bija lieli logi, tie bija no griestiem līdz pat grīdai, tik lieli logi. Un tiem bija tāds efekts, ka es pa logu ārā varēju redzēt visu, kas notiek, bet neviens no ārpuses nevarēja redzēt, kas notiek manā mājā. Un pie logiem bija daudz zaļie istabas augi, lieli istabas augi. Sapnī mana māja bija iekārtota ne tā kā realitātē, un interesanti, ka telpā, kurā mēs bijām sapulcējušies un kuras arī sludināju, bija pa vidu galds, un uz galda bija bībele, un nebija nekā lieka, un apkārt galdam bija ādas divāni. Un es šeit arī sameklēju tādas fotogrāfijas aptuveni, kurus attēlo sapnī redzēto. Sapnī mana māja bija liela, un telpa, kurā mēs bijām pulcējušies, bija ļoti gaiša un plaša. Un tad sapnī pēkšņi es izdzirdēju ļoti spēcīgu balsi, kura skanēja pa visām debesīm. Tā bija ļoti liela balss, un tā bija Dieva balss. Un šī balss teica, šī ir pēdējā diena, kuru neviens negaidīja, ka tā būs, un neviens neticēja, ka tā atnāks. Un ārā pēkšņi viss mainījās. Pēkšņi debesis ar blīkšķi savēlās ritulī, un viss palika tumšs, jo saule un mēnesis aptumšojās un nedeva vairs savu gaismu. Un es redzēju pa logu, ka Latvijā sākās ļoti lieli tornado, un tie bija vairāki tornado vienlaicīgi, kādi 3 vai 4. Ārā bija katastrofa. Jā, ārā bija katastrofa, bet tie cilvēki, kuri bija manā mājā, viņi bija aizņemti ar saviem radiem draugiem, ar visiem saviem paziņām. Viņi skatījās telefonos, bet es ļoti karsti sludināju viņiem Dievu vārdu. Un es šai sludināšanai atdevu visu sevi, pilnībā sevi, lai es varētu pasludināt šo vārdu. Ļoti stipri sludināju. Bet es redzēju to vienaldzību, kura apkārt valdīja, un
Un to jau var ļoti labi redzēt, vai cilvēkam ir interese, vai viņu tas neinteresē. Kad tu runā, vai viņš ir atvērts, vai viņš ir noslēdzies pilnībā tev. Un bija jūtama pilnīga tāda vienaldzība. Un tad mēs ieraudzījām ārā pa logu, mēs redzējām zemes malu, un mēs redzējām, ka debesu ķermeņi sakustās un sāk no debesīm krist lejā šajā bezdibenī, zvaigznes, meteorīti, dažādi debesu ķermeņi sāka krist lejā no debesīm tajā bezdibenī, kurš atvērās. Un tas tika uztaisīts kā liels šovs. Visi skrēja ar telefoniem to fotografēt un filmēt. Tur bija arī televīzijas cilvēki ar kamerām, un uz turieni skrēja daudz cilvēki. Cilvēku pūļi skrēja uz turieni skatīties šo šovu. Un tie cilvēki, kuri bija manā mājā, viņi joprojām uzvedās vienaldzīgi pret Dieva vārdu. Viņus ļoti interesēja tas šovs, kas notiek ārā, kas notika ārpusē. Un es atvēru savas mājas durvis līdz kājai vaļā. Manas pacietības mērs jau bija pilns, un man tas viss ļoti sāpēja, ko es redzēju viņu uzvedībā. Un es biju ļoti izmisusi par to vienaldzību. Un atvēru savas mājas durvis līdz kājai vaļā, es viņiem teicu, ja jūs gribiet, variet iet. Un viņi visi, galvas nodūruši ar acīm telefonos, kā zombiji, izgāja ārā. Izgāja tajā hausā, kas bija visapkārt. Pretstatā tam mana māja bija miera vieta, tā bija Dieva sargāta. Un viņi gāja tur, kur visi iet uz šo šovu. Notika zemes malā. Viņi uztvēra visu kā šovu, kā izklaidi. Un tad debesīs es ieraudzīju Jēzu uz mākoņa. Un Jēzus visā savā godībā izskatījās ļoti majestātiski. Tas bija satriecošs skats. Un es ļoti raudāju par visu šo situāciju. Un es ļoti gribēju būt paņemta no zemes pie Jēzus, un es raudāju par to, ka cilvēki viņu negrib, bet grib šo šovu un grib šo izklaidi. Un es biju uz ceļiem, un es sāpēs locījos par visu šo situāciju, un es domāju arī par to, kāda ir mana dzīve Dieva priekšā, vai es Dievam esmu patīkama. Vai es esmu gatava tam, lai es tiktu paņemta pie Jēzus, lai es tiktu paņemta uz debesīm? Vai mana dzīve atbilst tiešām svētuma standartiem? Un šis sapnis ir par izvēlēm, ko mēs katrs izvēlamies iet pasaules ceļus, vai mēs izvēlamies grēka ceļu un ejam uz bezdibeni, ejam uz elli, kur ir mūžīgā uguns, kur ir nāve, kur ir mūžīgas dvēseles ciešanas, vai arī mēs izvēlamies iet pie Dieva, iet tur, kur mēs būsim drošībā, tur, kur mums ir miers ar Dievu, kur mēs esam izlīdzinājušies ar Dievu, kur visi grēki ir piedoti, kur katrs grēks ir izsūdzēts. Tas ir ļoti nopietni, kādā stāvoklī mēs esam Dieva priekšā, ko mēs izvēlamies. Grēku, kas ved uz nāvi, vai Jēzu Kristu, kas ved uz dzīvību, kas ved dzīvībā mūs. Un es vēlējos mazliet paskaidrot šo sapņa nozīmi, kaut gan ļoti daudz, kas ir jau skaidrs tāpat, bez skaidrošanas. Interesanti ir tas, ko simbolizēja lieli logi. Lieli logi ir laba garīgā redze, plašs Dieva redzējums un skaidra garīgā redze. Un tas, ka es visu pa logu ārā varu redzēt, bet no ārpuses neviens neredz, kas notiek manā mājā,
Es sapnī arī biju jau saņēmusi šo rakstu vietu, kas ir 1. korintiešiem 2. nodaļā 15. pantā. Tur ir teikts, ka garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Un lieli un daudz augu, zaļie augi mājās pie logiem, tas simbolizē dzīvību, šie augi simbolizē dzīvību. Un tālāk es vēlos izlasīt visu Pāvila 1. vēstuli korintiešiem 2. nodaļu no 1. panta. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem, ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemti iznīcībai, bet mēs sludinām Dieva gudrību, noslēpumā apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo, ja tie būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Bet tā ir, kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas, garīgi apspriestami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Jo kas ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam mēs varētu dot padomu, bet mums ir Kristus prāts. Un vēl es izlasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas no 6. nodaļas, no 12. panta. Un es redzēju, kad viņš atdarīja 6. zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saule tapa melna kā saru maiss, viss mēnesis tapa kā asinis, debesis zvaigznes krita uz zemi, kā vīģes kokam stipra vēja kratītam krīt augļi, un debesis savēlās kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Zemes ķēniņi, varenie, virsnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs un brīvais paslēpās alās un klinšu aizās, sacīdami kalniem un klintīm: krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā, un no jēra dusmām, jo atnākusi viņu lielā dusmu diena, kas varētu pastāvēt. Dievs ir ne tikai mīlestība, bet Dievs ir arī dusmīgs Dievs. Un nav viss tikai hi un ha, bet viss ir arī lielā nopietnībā, ka mēs nopietni esam aicināti izvērtēt savus ceļus, kā mēs ejam savu ceļu un kur tas mūs beigās novedīs. Jā, Dievs vēlas runāt uz mums, uz ikvienu no mums, bet ja mēs esam aizņemti ar savām lietām,
ar savām vēlmēm, paši ar sevi, tad mēs nedzirdēsim, ko Dievs mums grib teikt. Un vairāk par visu, un pat vairāk par kalpošanu, mums ir jārūpējas, ka mēs topam svēti, ka mēs dzīvojam svētu dzīvi, ka mēs šķīstāmies, ka mēs ļaujam Dievam sevi nošķīstiet no katra grēka, no katra ļaunuma. Halleluja! Dievam rūp mūsu dvēseles, mūsu katra cilvēka dvēsele. Un Dievam ir svarīgi, kur mēs būsim. Viņam ir svarīgi, kur mēs jau tagad esam, un svarīgi, kur mēs būsim. Tad, kad būs šis izšķirošais brīdis, kad Jēzus nāks pakaļ savējiem, savai līgavai. Jo nekas nešķīs, nekas nesvēts. Es izlasīšu šo rakstu vietu. Jāņa atklāsmes grāmatā ir teikts, nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Un vēstulē ebrejiem 9. nodaļā ir teikts 27. 28. pants, un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka, tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Un nobeigumā es izlasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 21. nodaļas, no 1. panta. Es redzēju jaunu debesi un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā savam vīram graznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bijis ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir neapšaubāmi un patiesi. Un viņš man sacīja, ir noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls, bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa, degošā sēra uguns jūra, tā ir otrā nāve. Un vēl es izlasīšu vienu psalmu, Dāvida brīnišķīgo dziesmu. Tas ir 24. psalms, godības ķēniņš. Tam kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo, jo viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm. Kas drīkst kāpt tā kunga kalnā un kas stāvēs viņa svētajā vietā, kam nenoziedzīgas rokas un skaidras sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē. Tas dabūs svētību no tā kunga un taisnību no Dieva sava pestītāja. Tāda ir tā cilts, kas pēc tā kunga vaicā, kas meklē Jēkaba Dieva vaigu. Jūs vārti paceliet savas palodas un topiet augstākas jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs, stiprs un spēcīgs, tas kungs, varens cīņā. Jūs vārti paceliet savas palodas un topiet augstākas jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš?
Tas kungs Cebots, tas ir šis godības ķēniņš. Sela.